Sveicināti! Šis ir raidījums Lielākā istabas stāsti. Un šodien mēs runāsim par filmu Watch Me. Kopā ar filmas režisoru Dzintaru Neimani un operatoru Kristofu Bardziņu. Sveiki! Varbūt pastāstiet sākumā, kā radās ideja uzņemt šo filmu? Ideja? Tā ideja ļoti vienkārši radās. Mums nebija idejas, bet mums tā kā scenārijs bija vajadzīgs un scenāriju mēs sarunājām, kad taisīs 3. kursa students Mārtiņš Dīnsbergs. Tad es viņu satikos, tur mēs sākām brainstormot, nonācām pie pamatidejas, un tad 6 reizes viņu pārtaisīju tā, lai viņi būtu tiešām mums visiem patiktu, un tad arī nonāca tā gala rezultāts. Viņš uztaisīja scenāriju un izņēma no tā gandrīz visu un ielika savu gandrīz visu, un tad atstāja vienu mazu gabaliņu apmēram. Jā. Teiksim tā, ka pamats bija. Nebija. Pamati ne. Jā, nācās ilgi strādāt un domāt, lai kaut ko mēs izdomātu tā, lai tiešām visiem sanāktu. Komandai, kad patiktu. Kāpēc filmas nosaukums ir angļu valodā? Īstenībā tas bija Mārtiņa Dīnsberga pirksts, tāpēc, kad viņš viņu bija nosaucis par Watch Me, un mēs pieturējos pie tā nosaukuma, un nezinu, ir arī pārtulkots viņš ieskats, latviešu valodā, bet Watch Me paliek tāds internacionāls, jo būtībā tur teksts ir ļoti maz filmai, un viņi ir uz mūzikas pamatu, un tad lai iet uz internacionālu nosaukumu. Angļu valodu visi saprot. Cik šī tēma, cik ir aktuāla, kā jums liekas šobrīd? Tikko viņi bija ļoti aktuāli, tāpēc, ka tur tas, it kā ir tās narkotikas, it kā viņas visu laiku ir aktuāls, bet tagad tas Latvijā bija tas spaiss tur tieši aktuāls, ka viņš legāls bija un tam līdzīgi. Tagad jau vairs nē, tagad tur viss ir mazāk vai vairāk norimies, bet pasarā tas bija uz tā pamata, kad Bet tur mums nav noteikts, kas tas ir, ko mēs tur rādam, ka viņi tur pīpē vai nepīpē vai lieto. Narkotiska viela. Jā, narkotiska lieta, tas nav tā. Diezgan tā specifiski, jūs parādāt visu to tirgošanu, visu, vai ir nācies, teiksim, realitāte arī ar to saskarties? Protams, jā, viss kaut kas ir darīts. Pats tirgoju. Pats tirgoju. Nē, ir lietas darītas un ir pazīstami cilvēki, kas, diemžēl vai par laimi, kaut ko tādu ir darījuši, un tas viss ir kaut kāds iespējas par to ir radies savas dzīves laikā. Kas varētu būt jūsu filmas mērķa auditorija? Tas ir jaunieši noteikti no 14 līdz principā no 16, teorētiski, no 16 līdz kādiem 25 gadu jauniem cilvēkiem, ne? Jā. It kā jau 14 arī, bet tā kā tur ir bišķiņ vardarbība ielikt un tad necenzētas lietas, tad mēs varam tikai no 16, kad jūs varat skatīties. Kā jūs domājat, teiksim, sabiedrībā narkotiku lietošana tā ir tāda tā kā izlaidība, vai tas ir kaut kāds aizlietais auglis, ko vienkārši gribas pamēģināt? Kā jums liekas? Sākās jau viss ar to, ka tu gribi pamēģināt droši vien, kad tu gadies. Ko tie lielie krūtie bērni tur? Jā. Var gadīties, ka tu esi nepareizajā kompānijā, un tad tev piedāvā kaut kādas sliktas lietas. Bet, es nezinu, kas tagad ir jau visādas tās pakāpes tām narkotikām. Ir tās trakās, sliktās, kuras nevajadzētu lietot, un ir tā maigā zālīte, pa ko visi grib, lai legalizē Latvijā. Skatīsies, kā tuvākajos gados. Nav jau noslēpums, ka daudz kaut kāda zāle pīpē un to līdzīgi. Vienkārši tā. Bija kaut kādi kuriozi arī filmēšanas laikā? Man liekas, tā filmēšana notika tīri uz kurioziem tikai tāpēc, ka mums visu laiku nācās kaut kas nojuka. It kā viss gāja pēc plāna, kaut kāda viena filmēšana izdevās perfekti, tā kā viss aplānots. Pārējais viss bija visādi. Augšapās lietas. Es nezinu, kas bija tāds smieklīgākais. Es vakardien diezgan ilgi īstenībā runāju par šito. Tik daudz, kas
Tūlīt aizdomāju, tūlīt izdomāsim, kas tad atcerēsimies. Nu, labi, kamēr jūs to domājat, atcerēsimies. Varbūt pastāstiet, cik daudz no safilmētā materiāla, piemēram, jums palika papīrgrozā, teiksim, ko jūs neiekļāvāt filmā? 90%? Jā, ja viņš tā saka 90%, jau tev pie viss ir tie materiāli. Tak daudz, jā, sanāk 90%. Bet bija kaut kas tāds, ko arī gribējās no tā iekļaut, bet vienkārši... Nē, mums ir vienkārši ļoti daudz tika vairākos kadros filmētas, nevis kadros, bet teikos. Un tāpēc palika pāri, jo mēs tiešām mēģinājām atrast to ideālo kadru, lai nebūtu. Kas tur kurjos bija tad, kad izdzēsās materiāli. Mums bija perfekta diena. Mēs ar 2 kamerām filmējām, perfekta diena, viss bija nofilmēts, viss forši. Bija mazie puikas pasaukti, kas nebija viegli pasaukt. Viņa visu dienu bija noņēmusies, un viņiem bija arī likts darīt... Grūta aina, jo viņiem bija tā kā jāpīpē un jāatpūš ārā dūmi, kas ir diezgan viņiem likās tā grūti un tā. Un tas izdzēsās, nācās vēlreiz. Nācās vēlreiz viņiem to pūst. Nācās vēlreiz, un tad bija daudz ātrāk viss jādara, un tad viss sliktāk sanāca nekā bija pirmajā reizē. Tas bija mūsu tāds gan smieklīgi, gan arī tāds bišķi baigi smieklīgi nebija. Jā, bet tas... Cik ilgi jūs veidojāt šo darbu? Cik es rēķināju, ja mēs būtu dienā strādājuši, tad tas būtu 3 nedēļas, bet tā kā tas viss tika izstiepts... Skats kaut kāds. 6 mēnešu garumā, sākot ar scenāriju izveidi, pārlabošanu, kadrējumu, līdz pat aktieru izvēlei, filmēšanai, montāžai un izrādīšanai. Kā ir, kad tas viss ir pabeigts, noslīpēts? Kaut kāds mēnesis man vajadzēja attiet no tā visa, jo es neko citu nedarīju, kā tikai koncentrējos. Man bija baigi daudz, es koncentrējos to filmu, un visu citu atliku malā, un pēc tam man vajadzēja atkal attiet atpakaļ visu atējā. Un kā bija izdevās sev pierādīt ar šo darbu, teiksim, ka es to tagad varu, un man sanāk, man patīk tas, ko es iztaisīju? Daudz maz jā. Atšķirībā kurā mums tad divējādas tās... Varēja labāk, bet priekš tā, kāda visa tā situācija bija, man liekas, kad ir ļoti labi. Un nav tā, ka negribās vairs filmēt, vismaz man. Kristupam varbūt otrādāk. Es labprāt, kādu projektu arī vēl labprāt taisīt, un es jau tagad meklēju, un tajā skatīsies. Varbūt padalies, kādas idejas ir nākotnes projektiem? Tagad es gribu vienu dejas klipu uztaisīt, kas iespējams augusta beigā taps, un tur tā arī tā pa Zolīdo, pa tādu labu kvalitāti mēģināt uzturēt, un tāds īs videoklips, bet tā, lai smuki ir, un Latvijas dejotāji var parādīt kādam ārzemniekiem arī. Kristu, varbūt pastāsti, ko tu domā par? Es domāju, vairs nefilmēt. Tā apmēram. Kāpēc? Nepatīk. Pagaidām. Pilnībā grib kaut ko mainīt, ja? Jā, es fočēju tā kā ikdienā, tad es to arī vairāk spiestu, kā man ironiski pabeidzu skolu tā kā operators, bet, operators nebūšu. Skaidrs, tad tev ir mainījies, teiksim, tāds skatpunkts uz dzīvi, izjot šim cauri. Kā tev ir mainījies skatpunkts uz dzīvi tieši pēc šī darba? Es esmu priecīgs, kad es esmu pabeidzis skolu. Pateicoties šim darbam, es esmu ieguvis augstāko izglītību. Es esmu panācis to, ka Kristaps vairs nefilmēs un tikai fotografēs. Es esmu tiešām par to priecīgs. Jā. Bet par sevi tieši, man ir
jāsāk domāt, ko tālāk dzīvē darīt. Nu, tagad tas viss bija vienkārši skolai. Un tagad jāskatās. TV zvaigznes neuzvarēja. Klau, kas varētu būt tas, kāpēc šī filma būtu skatītājiem jāredz? Es domāju, tā ir īstenībā forša atpūta kopā ar tādu aizdomāšanās lietu. Nu, tu noskaties to filmu, tu vienkārši, cik es esmu pieredzējis, cilvēks piesēžās, un viņš neatiet. Viņš viņu noskatās. Un pēc tam viņš var, kas viņam aizķers, viņš pārdomā. Viņš pārdomā, kāpēc, un tas viss, tas tā. Es domāju, tas tā varētu būt lieta pārdomai tieši varbūt jauniešiem, kā rīkoties. Un tas ir tā kā bezatbildīgu, tā kā liktenīgu ironiju par to, kā viņi vispār nonāca līdz tam. Nu, bieži vien neapdomīgi tu rīkojies un pat neapzinies pēc tam, kāpēc tev nāk kaut kas sliktais atpakaļ. Un tad redzi, noskaties un tu padomā, ko tu dari dzīvē un vai tu dari labu. Vai skaties, uzmanies no tā, ka tev nenāk atpakaļ nekas. Filmēšanas laikā arī mainījās scenārijs, vai viņš bija diezgan tāds strikts un apstiprināts? Scenārijs filmēšanas laikā nemainījās, scenārijs mainījās ļoti daudz pirms tam. Tā kā, tad, kad bija filmēšana, nemainījās principā nekas. Kadrējums mainījās bišķiņ. Tāpēc, kad... Dzintars zīmēja kadrējumu. Es zīmēju kadrējumu. Nav mākslinieka dotības zīmēt. Un tad tu skaties tajā kadrā un te ir domāts, ka es uzkāpis kokā, piemēram, vai... Tev kā operatoram vajadzēja saprast, ko dzintars... Jā, tas atnāk... Nē, vajag šitā, Kristap. Nē, tur ir zīmēts citādāk. Un tā, sanāca. Labi. Varbūt man tāds jautājums jūs kā jauniem cilvēkiem. Kāpēc ļoti bieži šī tēma tiek izmantot tieši veidojot šādus, teiksim, noslēgumu darbus, pabeidzot Es pat īsti nezinu. Es zinu, ka narkotika tā kā tēma ir rītīgi jau nočakarēta, tā, ka jau ir apnikusi, manuprāt. Mums īstenībā tāds eksperts, kas jau ir šajā jomā darījis lietas, teica, ka mūsu scenārijs ir klišeja. Un tam līdzīgi mums bija, bet mēs to apzinājāmies, jo tomēr mums nav tāda pieredze. Mēs labāk kaut ko varbūt zināmāku, bet mēs tomēr viņu forši parādījām. Tā mēģinājām parādīt kaut kā oriģinālāk, nestandartā. Tas, ka tas ir ļoti grūti mūsdienās izdomāt kaut ko jaunu, jo kino industrijā jau tik daudz viss izdarīts, ka tas ir ļoti grūti tagad būt inovatīvam. Bet mēs centāmies. Bet, piemēram, var jau arī kaut ko vienkārši skaistu, par skaistām lietām, es tikai par to ēnas pusēm. Jā, bet vieglāk parādīt, nevis vieglāk, bet cilvēks uzreiz viņam interesantāk skatīt, ir slikti un tam līdzīgi. Ļoti grūti, ka tu rādi kaut ko skaistu, cilvēkam ātri paliek, skatās, garlaicīgi paliek. Vajag augšas lejas, jo, kad tu rādi kaut ko negatīvu, tev vienmēr tur būs arī pozitīvais. Un tad tas mījās kopā. Arī labās filmās, kuras par skaistām lietām, viņam vienā brīdī asaras tek, un viņš varbūt ir tuvu traģēdijai, bet beigās nav laimīgs beigas. Un kā jūs toreiz nav laimīgs beigas. Izvēlējāties aktierus? Mums bija atlase. Viens bija mums konkrētais aktieris, kas mans draugs, Edgars Andersons. Viņš bija jau izvēlēts par vienu no galvenajiem, jo viņam vienkārši, manuprāt, labi sanāk kameras priekšā izskatīties sevišķi šai lomai. Un pārējos mēs uztaisījām atlasi. Mēs uztaisījām atlasi, tikām, kur mums tur TV Play laikam ielika
Skaties.lv ielika šo preses relīzi un tur kaut kā sarādās. Un Facebooks, protams. Facebooks jau bija tas galvenais, kas tur... Daudz atnāca pieteikties? Nu, nē, īstenībā. Mums bija gaidījuši vairāk, bet kad 30, 40 cilvēki kopā bija, ja es nemaldos. Kopā bija vispār aktieri kaut kādi 50, man liekas, tajā filmā. Nu, beigās jau sanāca 50, bet uz galvenajām lomām viss atnāca 40 kaut kā. Un kopā cilvēki mums palīdzēs ap 100, cik es rēķināju. Mēs divi tā taisījām, bet visi, kas palīdzēja, māsu skatos, cilvēki, kas mums deva iespēju filmēt veikalā, tur kafejnīcās, make-upa palīdzēja taisīt, tur visu kaut ko vēl aktieris palīdzēja atrast. Jā. Kam jūs vislielāko paldies gribētu pateikt? Kristapam. Kristapam. Mēs viens otram pasakam paldies. Nav jau tā, ka, protams, ka visiem, jo bez viņiem kino ir tas, kad komanda veido to kopējo produktu un visi taču kaut ko izdarīja. Vienkārši man jāsaka Kristapam paldies, ka viņš tomēr nofilmēja pēdējo savu darbu līdz galam. Nebija tā, ka viņš pusceļā pateica, Zītar, sorry, nebūs. Cik viegli bija strādāt kopā ar, teiksim, Facebookā un internetā, teiksim, izziņot šo kastingu un šiem cilvēkiem, kas it kā nav profesionāli? Mēs nobildējām bildīti, uztaisījām Photoshopā, ielikām iekšā un gaidījām, kad nāks uz e-pasta ziņas. Un lēnām nāca, un tad kaut kā sanāca cilvēki. Es domāju, darbs ar viņiem tieši, cik bija viegli iestāstīt to, ko jūs gribējāt no viņiem panākt. Tieši pat ar tā kā mazajiem puikām, tiem bija vecākiem bija grūti stāstīt, jo arī meitenes mums bija mazas jāfilmē, kas ir nepilngadīgas, un tu vienkārši atnāk vecāki un stāst, ka tur būs Kails Krūts un par narkotikām. Jūs dēls filmēsies tādā filmā, un tie galvenie varoņu mātes, viņas, viss kārtībā saprot, jā, zin kā māksla, viss kārtībā piekrita forši, bet pārējiem bija tā bišķiņ tāds, sakautrējies bija to stāstīt, bet, kaut kā sanāca. Stāstīt, ka būs viss ok. Tā. Varbūt jums kaut kādas interesantas atsauksmes, ko jūs esat dzirdējuši pēc tam no skatītājiem. Pa īsu bija. Jā, likās. Kad te būs tā garā filma? Jā, prasīja, kad būs garā filma. Un tāds, Trailerīts tikai tāds. Šits jau bija. Jā, šitā bija tā viss filma. Bet tā, nē, visi vienkārši visi priecīgi un apmierināti, kad izdevās un daudz citādāk nekā viņi bija gaidījuši. Arī kursabiedriem likās interesanti. Tas ir tāds... Jā. Tas ir tāds atzinīgs moments, jā. Kādi nākotnes plāni? Te ir darbs, es meklēju darbu. Atrast darbu, bet tieši varbūt ar filmēšanu, es nezinu. Es saku, tie paši projekti kaut kā man personiski gribās uzfilmēt īsfilmu, kurā ir arī dialogi, tādi diezgan nopietni, bet tas nav vēl tagad. Es vēl gribu kaut varbūt ik pa laikam tādu mazu projektu, bet nē, katru dienu pie tā strādāt, jo tomēr tas tāds hobija veida lieta būs man visticamāk. Bet tev nav kaut kas tāds, ka tu esi iesācis, domā, kaut kad es šito pabeigšu un tad es tam ķeršos klāt? Man ir tikai galvā tās vīzijas un idejas uz papīra, vēl nekas nav nolikts. Tur es vēl neteikšu, kas man tur ir. Tas, lai paliek intriga. Un Kristaps ir pilnīgi viennozīmīgi nolēbs. Es esmu vismaz pāris gadus nost no filmēšanas, un es tikai fočēšu, un cerams, ka kaut kādiem festivāliem pabraukāšu, cerams, ka kaut kāds mūziķis papildēšu. Tas man tā, laikam, pašlaik visvairāk interesē. Kaut kā tā. Izstāst, ko tu esi atradis fotogrāfijā par to burvību? Nē, vairāk var izpausties un vairāk var dabūt to rezultātu tādu, kāds ir iedomāts, jo filmējot man baigi reti, kad sanāca vispār tas, ko es esmu iedomājies, un tas gala rezultāts tāds, man kaut kā bišķi savādāks, it kā varbūt pat cilvēkam patīk, bet pašam man tā neliekas. Man nepatīk arī tas process, ir daudz sarežģītāks priekš manis, gan tā plānošana, gan tas, ka daudz vairāk resursi vajadzīgi, lai uzfilmētu kaut ko tādu kvalitatīvu un interesantu nekā, lai uzbildētu. Fotografēt kaut kā vienkārši liekas interesantāk un vairāk var izpausties un tā.
Kaut gan to filmēšanu pēc pāris gadiem iespējams es vēl tā kā plānoju, ka varbūt vēl tā kā atgriezties pie tā, bet pagaidām. Fotogrāfs jau var būt solists, viņš jau var aizbraukt viens uz Nu, arī jā, nav jāpaļaujas uz citiem cilvēkiem. un fotografēt. Ja, teiksim, tu esi operators, tad tev jāstrādā tomēr komandā parasti. Nekas 2016. Kristaps atgriezīsies ar kameru rokā. Kas būtu tas, kāpēc būtu jāredz šī filma, teiksim, mūsu skatītājiem? Kruta. Lai ir interesanti paskatīties, varbūt Latvijā tās īsfilmas tagad diezgan populārs sāk palikt īstenībā. Viņas diezgan daudz arī tie piena filmas. Nu, pienam ir tāds foršs īsfilmas, kas ir diezgan... Un šitā ir kaut kas tāds, kas nestandarta Latvijas, ko pa televizoru neredzēs. Jā. Paskaties... Pieeja nedaudz savādāk tai filmai, kā tam vairumam, manuprāt. Jā. Montāža ļoti interesanti, var paskatīties. Tur var jaunie, nezinu, studenti var smelties idejas. Kā darīt, kā labāk nedarīt. Mēs autortiesības nepieprasīsim. Jo. Ja tagad izdotos atgriezties laikā atpakaļ, es saprotu, ka Kristaps pilnīgi noteikti nedarītu to. Tu vienalga iet to ceļu. Pa režisoru? Es atgrieztos atpakaļ. Jā, īstenībā iespējams, ka jā. Vai par producentu labāk? Nē, tas pats man bija tā, ka, kad bija jāizvēlās režisors vai producents, es zināju, ka producents tas un tā kā bišķiņ no rokas izdodas nekā režisors. Režisors īsti nerubīju. Es neesmu tik advancēts vēl. Bet tāpēc man bija interesanti iespēja, ka tu vari taisīt kaut ko un savas lietas. Un tieši ne tikai filmā man patīk arī režisors. Mums bija viens projekts, kur mēs ar Kristapu uztaisījām kopā ar dejotājiem tos divus rāmjus, ka tur video stāsts ir uz diviem rāmjiem, kas ir pilnīgi atsevišķi, pēc tam viņi sajiet vienā un pa vidu vēl notiek deja. Tādas lietas man ļoti patīk. Jā, tā kā es droši vien kaut ko tādu radošu gribētu vēlreiz mācīties noteikti. Vienīgi tas, vai es darīšu to visu mūžu,